vai lieliskais ķīnietis vai makitnieks. Nu, atsāka mirgot viens indikators tā labā malējā. Uztaisīsim tādu apskatu par ķīniešu baterijām, pa makitnieci, ja? Lai var saprast, kas ir kas. 53% un bija viņas vienādi uzlādēju no paša sākuma. Nu, re kāds ārā foršs laiks, ja? Ko tu vari kaut kādas mājas darbus padarīt un ko. Redz, man jāsapiļī šitie ir kaut kas, ja? Nu, nojauc vecai tai klapenītai grīdi, sapūs, nomainīja, uzlik jaunu. Vot. Un redz, un tad ir iespēja salīdzināt šīs te baterijas man. Un kura tad niknāk? Lieliskais ķīnietis, ja? Kā viņš ir? Vaitlīs, ja? Viņš arī sevi nepozicionē kā makita. 6 ampieri. 6 ampieri un 5 amperīgā makita, ja? Uzliks uz šī te zāģa. Viņam katrās 2 baterijas var uzlikt. Uzliks. Un šeit viņam redzi ir tās gaismiņas, ja, kur izlādējās, tad iedegās tā gaismiņa. Un to var redzēt, kurš fiksāk izlādēsies no šiem te vai lieliskais ķīnietis vai makitnieks. Nu, šo es lietoju kaut kādu pusgadu jau. Un teikšu tā, ka gan svara ziņā, gan plasmas, viss lielisks, viss. Ir te nesen nokrit no 3 metra augstuma, baterija darbojās, viss čot, kā ķīts, ka tas darbojās, mašīnīt lupatās, vot. Kaut kā tā kā trieciena izturīgs viņš ir. Un arī man par viņu neko sliktu nav ko teikt. Viņš iet, vai tur ir 6 amperstundas. Tas tāds vēl jautājums, jā, ķīnietim tur tā, kā jau te iepriekš komentāros teica, ja, ka viņiem tā skaitīšanas visa tā metode ir savādāk. Labs ir, ko tā. Liks iekšā un mēģinās zāģēt, un tā jau redzēs, kas kur iedegās, kurš ātrāk izlādējās. Atsāka mirgot viens indikators tā labā malējā. Sanāk baterijas ir makitniece, ja? 5 ampērīgā sāka mirgot. Nosēdusies mazliet, varbūt uzkarsus. Bišķīt paturēs, rezultāts ir cienīgs, jā. Vienalga, vai tā ir 5 makita vai 6 makita, jā. Sazāģēt tādu čupiņu, 5, nekas te daudz nepalika pāri. Es domāju, ka es viņu pat vēl sapiļīšu ar šito, kas man ir. Tā kā makitniece atteicās pirmā, jā, uz slodzīti. Tas rezultāts ir cienīgs. Tā tie visi 50 biezumā un uz jumta mierīgi var zāģēt. Tev nebūs jāskraida katru pusstundu pēc baterijas. Un palika te daži tikai tie puļķi. Lai bišķi atdziest un tais viņu nokaušu līdz beigām. Kaut kā tā. Es domāju, ka viņš vairāk uzkarsis ir, ka tur kāda drošība nostrādā kaut kā tā. Tagad sākām mirgot, redzi. Viss ir sapiļīts. Es ar domāju, redz, tam zāģītim vēl droši vien iekšā ir tā sistēma, kur viņš līdzsvaroja tās baterijas. Ja viens ir tukšāks, tad viņš paņem no otra vairāk. Viss izņems tās baterijas, paskatīsies, kāds tur, ko tur rāda baterijas indikātori, kāds ir uzlādes, kas ir palicis. Es te visu pajaucu ārā, es ar vienu roku te filmēju, ar otru rādu. Tāpēc es izvilku ārā, bet šī baterija bija šī pusē, šī baterija bija šī pusē. Pirmā atteicās makitniece, viņai 5 amperes, un uz beigām ar šis sāk mirgot. Pastāst, kas te ir. Ko viņš rāda. Viena iedaļa. Un šis, ko rāda, 53% rāda. Tātad vēl pusi ir iekšā. Nezinu, vai tur pusi ir iekšā, visticamāk, ka nē. Bet fakts ir tāds, ka viņš arī uz beigām sāk mirgot. Varbūt kaut kā 20%. Vai arī tur ir uzsils vai kas. Labi, tā viņas izskatīsies vēl šeit. Un tad uztaisīsim tādu apskatu par ķīniešu baterijām, pa makitnieci, ja? Lai var saprast, kas ir kas.
nu, šī ir tie pirmie, kurus es pirku, nu, iet kaut kādi 4-5 gadi viņas man iet. Šitā ir jaunāka bišķi. Kaut kādas 2 gadus apakaļ es viņu sūtīju. Bet šī ir pati pirmā ķīnieša man pieredze. Nu, ko es varu teikt, 6 ampēru uzrakstīt, nu, nav 6 ampēru. Mēs varam apsīties šo, ja kaut arī viss tas ir salodēts, nopakots, viss ir čotka, ja tur punktu metinājumi, viss ir lieliski. Nu, tu jau var redzēt, tas tā mikroskēma maziņa, ja, tur nav lādētāja balansieris, un nezināms izcelsmes arī redz, nekur tur nevar neko izlasīt. Un nekāda burtiņa kaut kāda ir, kas mums tur ir uzrakstīts. 3,6 volti RV. Tik vien ir kā 3,6 volti, jā. Viena. Nu, tas mums neko neizsaka, nav tā ampēra uzrādīti. Cik tur ir. Varbūt kāds kaut ko saprot vairāk par manīm nekā es, bet, nu, šim es novērtēju kaut kādas 3 ampērus uz mazajām skrūvītēm, skrūvmašīnai, nu, ļoti labi viss notiek. Bet 3 ampēri, nu, pēc sajūtām. Šim varētu būt bišķi vairāk, nu, iespējams jaunāks uz tā nekas nav uzrakstīts, nu, aizēju uzminu, kas tur iekšā ir, jā. Pliks. Nu, arī redzams nav uzlādes tas stabilizators vai līdzsvarotājs, ja tātad tās bankas uzlādējās, viņas, nu, teiksim, viņas pa pāriem saslēgtas 5 bankas, viņas uzlādējās nevienādi, nu. Līdz ar to tas uzlādes lielums ir savādāks. Iespējams, ka viņas ietilpība ir, nu, bet arī ne 6 ampēri, jā. Un tas šeit tas Whitelīs, jā. Whitelīs grib izcelt no tiem ķīniešiem, tur tomēr ir piestrādāts, paskaties, salīdzinošie, kur ir Makitas, jā. Makitas mikroskēma un Whitelī mikroskēma. Nu, tur ir tas balansieris lādēšanas, jā, tad tās bankas uzlādējās līdzvērtīgi. Un arī, ja paskatās, kas tur ir iekšā, jā, tad viss tādiem, nu, Samsungs tas nebūs, jā. Cik saprotu, makitnieks lieto Samsung, bet es nepateikšu, kas tas ir. Tas tiem burtiņiem daudz nesaprotu. Kas tur rakstīts 3,6. 3 ampēri. 3 ampēri. Tev, nu, tad iespējams, kad ir arī uz to 6 valku, bet, nu, viņš ir mazliet stiprāks par to 5. Nu, tāda izskatās, jā, tā oriģinālā. Un te jau redzēt, ka tā mikroskēma viss ir tāda, nu, Japāņu tehnoloģija, tur nesalīdzinās, ir kāda ķīnieti, jā. Viss tie lodējumi ir nolakoti pret mitrumu un droši vien arī visādas drošības tur ir iekšā, jā, teiksim, tur arī, nu, no pārāk straujas izlādes, jā, pie lielām slodzēm, iespējams, iekrīt avārijā un vienkārši neļauj to bateriju sabojāt. Un Whitelīs jau, nu, ir patīkami, nu, cenā viņš ir lielāks no visiem ķīniešiem. Tāds ir, un arī visas tās plasmasas, ja, teiksim, visi tie uzraksti, ja. Šis jau ir tāds, nu, nav uzlīme, viņš kaut kāds ir, ja tā ir uzlīme, tad viņi ir tāda plastmasīga jau. Nu, šeit ir piestrādāts un arī nekas neliecina par to, ka tā ir Makita, viņš arī sevi pozicionē kā Whitelī, kā savu firmu. Un es viņas pirku atsevišķi, nu, es neusticos tam, kas nāk līdz tām skrūvmašīnām vai ko tur kaut kādu to kabeli lādējās atsevišķi, nu, es tādām neusticos. Šis bija tāds, nu, sāpju kliedziens, kad, nu, pietrūka man tās baterijas un es viņas nopirku vienkārši. Nu, viņas jau izlīdz. Tādos gadījumos, ja tev nav kaut kas tev fiksu vajag paņemt, tu viņu paņem un viņi tev ir. Uz to mirkli, kamēr lādējās kādu no šīm, ja, no maketniecēm, tad šis tev izvelk to. Tā kā tā, ne, nu, protams, Makita ir Makita. Un tur nav varianti, visvienalga, ja viņi ir piecinieci un viņi līdzvērtīgi sazāģēja visu tur. Ja, tur šķūnītīs sazāģēja visu. Pašām beigām šitā tikai iemirgojās.
Šobrīd viņi rāda mums 53%, un bija viņas vienādi uzlādēju no paša sākuma. Nu, man jums tur stāstīt bulli nav nekādas nozīmes. Un ko tad es nevienam negribu iestāstīt, ka vajag pirkt šīs un nevajag pirkt šīs. Es domāju, ka var pirkt gan šīs, gan šīs, gan šīs, gan šīs. Katrai situācijai ir savs, kā saka, risinājums. Kaut kā tā, par tām baterijām un arī raustīties. Nu, mēs skatījāmies, jā, 3 ampēri. Kas ir šeit? Šeit tie uzrakti ir paslēpušies. Kaut kas tur ir uzrakstīts, jā. Es pieņemu, ka tas ir Samsung tās baterijas. Nu, tādas tās atšķirības starp tiem ķīniešiem un oriģinālajiem. Nu, vēl jau redz, piemirsās bišķīt, redz. Tomēr tas tā aplūkoja tuvāk, jā. Tā var redzēt, ka Whitelīs arī ir kaut ko pret mitrumu apstrādājis. Vietām ir, vietām nav, jā. Un tad Whitelījiem es redzu šo te termopastu. Teiksim, tas jau ir kvalitātes rādītājs, ka, nu, šie ķīnieši ir domājuši par kvalitāti. Acīm redzot, redz, šeit maketniekam, jā, viņam noteikti ir kaut kādi savi tie, kā aizmirst, kā viņi sauc, jā. Kaut kādi savi izgudrojumi, kurus nedrīkst pielietot, nu, teiksim, tās Whitelīs iet saucēji. Patenti noteikti viņam ir, kurus nevar izmantot šie, un tad, nu, savstarpēji, lai varētu pielāgot, nu, šiem nākas domāt, lai tiktu līdzi šīm. Vēl jau redzi, kas ir. Šī atvere, redzi, šī ir ātrajā lādētājā, ka lādē, viņam ir ventilatoriņš, un pa šo iet iekšā gaiss, un šeit ir kanāls, kas atdzesē, ja, visu to bateriju rindu. Un šeit kaut kas ir tāds līdzvērtīgs, bet es neredzu, ka tālāk, ka viņš sadalītos kaut kādā kanālā, ja, un ka viņš aizietu tur, un šeit visi dzesētu. Nu, iespējams, kaut kāda dzesi tur pastāv. Par šiem it kā arī kaut kādi kanāliņi ir, bet šeit tas tomēr ir rūpīgāk redzams, rūpīgāk. Negribās jaukt. Nu, šim ar vienu roku grūti man te visu to sadarīt. Šim tas kanāliņš ir izstrādāts, tomēr lādējot dzesējās. Un visi šie sadara ar šo te ar ātro lādētāju, kas nav mazsvarīgi. Ja tev ir viens lādētājs priekš visām baterijām, nu, tas ir svarīgi. Es domāju, ka, ja mēs izvēlamies sev akumulātoru, lai mēs varam lādēt ar vienu lādētāju, nu, man patīk lietot ātro. Ir arī man divvietīgais, bet divvietīgais ir lēnais, un šis viņu apsteidz, nu, lādēšanā. Kaut vai ar vienu bateriju. Tur stundu lādējās. Kaut kā tā. Labi, tad jau laikam gan visu tām baterijām. Nu, tā jau cerams, ka kādam noderēs viss šī informācija. Ja kaut kādas izvēles, nu, protams, izdariet paši. Kaut kā tā.